Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirms skolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs pirmās nedēļas lasījums. Tavas grāmatiņas 6. lapusē redzēsi plašos zilos ūdeņus. Šodien, pirmdienā, uzzināsim, ko Dievs radīja 2. dienā. Turpinās radīšana. 1. radīšanas dienā Dievs teica, lai top gaisma, un tā radās. Nākamajā dienā pār ūdeņiem spoži spīdēja skaista gaisma. Tas lika ūdeņiem mirdzēt un vizuļot. Dievs precīzi zināja, ko vajadzēja darīt tālāk. Viņš atkal skaļi ierunājās. Ko viņš teica? Izlasīsim. 1. Mūzus 1:6. Un Dievs sacīja, lai top izplatījums ūdens vidū, kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem. Dievs radīja plašu debesu joslu, ko Bībele sauc par debesu veldi. 1. Mūzus 1:8. Debesis sadalīja ūdens plašumu 2 daļās. Virs debesjuma gaisā atradās daudz sīku ūdens pilienu, bet pārējais ūdens skalojās lejā esošajā jūrā, un debesis piepildīja svaigs gaiss. Mani interesē, vai esi kādreiz mēģinājis aizturēt elpu? Mēs nevaram to darīt ilgi. Seja kļūst sarkana un acis sāk asarot jau pēc neilga brīža. Dievs radīja plaušas tādas, ka tām ir nepieciešams gaiss. Viņš radīja gaisu 2. radīšanas dienā. Cik spēcīga ir Dieva elpa? Izlasīsim Psalmu 33:6. Ar tā kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Bet tagad klausāmies atmiņas panta 1. Mūzus 1:1 dziesmiņu. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. 1. Mūzus 1:1. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. 1. Mūzus 1:1. Laiks lūgšanai. Ievelc dziļi elpu un uz brīdi aiztur to. Pateiksimies Dievam par gaisu, ko elpojam.